Melēna ir izskājas un viņa tālu nevar aiziet, līdz ar to viņi ies tikai pa soli, kustība tikai pa soliņu, un tad viņiem gals ir sūdapeļi. Taisījuši savu superkrūto instalāciju. Pirmo manā mūžā. Cerams, ka arī pēdējo. Vai, kad parasti sārkauts un lūst. Izņemot manījies. Žēl, ka nav mēs taisījuši kastu. Taisīs kastu, kas būs kastē? Nē, taisnība. Jūs redzēsiet, kas ir taisnība. Varbūt teikt, varbūt piekdien pēdējā stundā, kad brīd. Tā, ka es strādāju visu nedēļu, pabeidzu pēdējā brīdī savu darbu. Tā, ja es nepabeigšu, es uzrakstīšu visu, kas pēdējā būs. Tas ir darbs no sāniem, vertikāli. Viņš stāv šitā, viņu paņem, apmet, un viņš pārmēs. Tev ir baigi lielos telpu, lai to izdarīt. Jā. Tev vajag šito garumu un vēl tādu pašu garumu. Tas kur rullis. Un tad tā kā kādījums ir pretstats slinkumam, jo tas ir čaklam. Skice, bet tā nav galīgā skice. Un bija paredzēts rozā tāds cilvēks. Mēs teiciens ir kāds tavs tāds dēls. Šis ir vai tavs vai dēls, es nezinu. Un tas ir īstais izmērs, jā. Bet skolotāja teica, ka viss ir pārāk rozā visiem un ka es nedrīkstu viņu taisīt rozā. Tāpēc man viņš ir tādā violetā krāsā. Zili violets. Jā. Un tad ir tāds pats, tikai milzīgs uz preskartona. Un kāds ir saka? Pateici jau. Kāds tās, jā. Un tad man ir vēl viena otra instalācija. Otrs darbs, kas ir instalācija. Un tas ir tādu atrod, kur ir 2 akmeņi. Mēs vienu dienu ar Katrīnu taisījām kastingu akmeņu. Kā jūs viņus atvedāt, cik lieli tie ir? Apmēram tādi. Un tādi, kad šitā jaunas. Viņi nav pārāk lieli, jā. Es visu tālasies tāds lieli. Jā, tā. Jā. Mēs izgājām cauri ļoti lielu atlasu veicām. Es tā ļoti burtiski to nestāstīšu, kā jūs paši to saprotat, ja? Tad tas ir tā, ka tad, kad tu pirmais brauc, tad tu pirmais malu. Labāk, ka tu pirmais esi un tad tu malu. Es pārdošu vidē CSDD vispār. Es izdomāju, ka es vajag aizsūtīt viņiem, tad mans nākotnes darbs ir vienkārši garām tāds. Es izdomāju, ka tu varētu uztaisīt kampaņu, kā orgānu ceļu malāmētājs. Kā tu ātrumu ieteikt braucot ar Sinevilu? Ar Sinevilu? 110 mazākais. Minimālais. Jā, minimālais būs 110. Tur tie kalniņi un slieti, tur arī ieskrieties un lidot. Jā. Bet tur maz bērni staigā, tāpēc, labi, 9. Darba process ļoti svarīgi. Izgulēties nepūst. Es vēl nezinu, kurš ir tavs un kurš ir dēls. Viņam tagad krāsojināk. Pirms cik dienām tu jau pabeidzi? 2. Slikti. Švētais, laikam, es augstām viņu nokaitināšu. Viņam ir norēbies, jā, visu to darīt.
Mums jātaisa viņam 2 sienas. Gribēju man zelta rāmu. Nepietika mājas. Es domāju par naudu. Tā man ir strupceļš, jo man nav pamatnes. Tāpēc man vajag neko nedarīt pēc pusdienām. Kas tev bija pasakām vārdu? Man bija katrai nelaimē laimīga galā. Tagad man ir radošas pārdomas, zinu, ko man vajag. Un iespējams, ka man ir nepieciešams 3 graudus brandavīns, un tas man ir jāiznes uz galdniecību. Un varbūt viņi man sataisīs pamatni. Es domāju, ka šajā valūtā šeit var maksāt. Cits netiek aktivizēts. Vajag forši viss, tikai vienīgais tas, ka ir ūdens tēks, tā kā sīka čuļņa. Jā. Nekas tur nekas. Man ir 3 sakām ar lēnu cūku, garus, nedziļu sākumu roku, taisnība acīs duris un liela brēka maza vilna. Jā, ļoti forši kursiņš, ļoti forši prakse. Es šodien braucu projām ļoti gandarīta. Un, ziniet, vecuma galā izrādās arī var iemīlēties instalācijās, jo līdz šim, man patika, bet, tas bija tāds ļoti liels feinšmekers, tiešām tāds izcils un smalks, ja, un piestrādāts instalācijas man patika. Bet, jau pagājuši gadu šeit darbojoties, un tagad vēl šogad vispār man tiešām ļoti ir iepaticies. Un, teiksim, materiāls pret materiālu, kā izskatās forma pret formu. Un arī kā tas viss šitai lielajā angārā izskatās, vispār ļoti interesants darbs. Man patika. Es biju izdomājis beigās konstrukcijas. Tā kā riktīgi liels. 2 metru, 2,5 metru augstumā un 1,5 metru platumā. Tā kā riktīgs gigants. 1, 2, 3, 4 dienas pagāja. 4 dienas. Visi darbus jau ir praktiski pabeiguši. Un 4. dienā man pasaka, ka darbs nedara. Galīgi nedara. Un šodien es skolotājiem parādīju jaunu konceptu, jaunu ideju un taisīju visu no sākumiem, kas bija 1000 reiz vieglāk. Man tagad ir darbs instalācija, rīktīgi vienkārši. Es vairāk priecājos par to, ka jums ir iespēja iziet no saviem rāmjiem, no saviem tradicionāliem rāmjiem, nevis tādām klusā daba, tādā tiešā izpratnē, tur portrets vai pusfigūra vai kaut kāds cits, bet, kas attiecās uz mākslu un uz tādu mākslu, kas cilvēkiem ir cilvēkus, kur uzrunā, ja? Nopietni tā domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka jūs esat mēģinājuši izpausties pilnīgi citās formās un mēģinājuši sevi parādīt no vislabākās puses, un jums tiešām tas ir izdevies, un tas man ļoti, ļoti patīk. Yes, indeed, it's fun time.